ķeramies pie lietas. Es savu apzināto biznesa dzīvi, kā es to saucu, sāku 94. gadā vienā visiem zināmā starptautiskā kompānijā. Un manas saknes nāk no pārdošanas. Es esmu pārdevējs kopš tā laika un arī šobrīd ar to nodarbojos. Un jau 9. gadu esmu biznesa konsultācijās. Un tad, kad es sāku biznesa konsultācijās kā jauns un nepieredzējis šajā jomā, cilvēks man bija ļoti labs, kāpēc bija, viņš ir vēl tagad, bet ļoti labs vadītājs. Un viena no tēzēm, ko vadītājs man teica, viņš teica, mēs slīpējam tos dimantus, kas tam darba devējam šobrīd ir. Respektīvi, tos cilvēkus, kas ir biznesa konsultanti, biznesa treneri, mēs nākam, trenējam, attīstam un tādā garā. Un es to darīju pietiekami ilgus gadus, daru vēl šodien. Un kaut kādā laika posmā šo te darot, man pašam radās daži neatbildēti jautājumi. Un jautājumi sekojoši raksturu. Kāpēc vieni cilvēki biznesā sasniedz vairāk, otrs sasniedz mazāk? Kāpēc viena pārdošanas komanda ir kopumā veiksmīgāka, otra netik? Un ir miljons recepšu, vai ne, ko mums saka, nāciet te, dariet to, spraudiet mēķus šādus, pietupieties šādi, viss tev būs, ja tu izdarīsi šādi, būs tev miljons vēl kaut kas. Un man arī bija jautājums, kur ir tas āķis? Jo tā sajūta, ka līdz galam kaut kas nedarbojās, tomēr bija. Un tāpēc mēs Smartstreamā mērķiecīgi par to domājot, studējot, meklējot, analizējot un tā tālāk, esmu nonākuši pie dažiem slēdzieniem vai secinājumiem, ar ko es arī gribu padalīties ar jums šodien. Tā kā visi esam biznesā, tad ar ko ir īpašs bizness? Ja mēs tā kā salīdzinām biznesu un hobiju, biznesā ir mērķis jāsasniedz, vai ne? Dažreiz es jokoju semināros jautājot, kolēģi, kuram ir tās pārdošanas vadītājs vai biznesa vadītājs, kurš saka, nedod Dievs, tu nākošajā periodā pārdosi vairāk. Nedod Dievs, es tevi atlaidīšu. Parasti ir otrādi, ne? Vairāk. Ar to ir jārēķinās. Un ja mēs esam biznesa vadītāji, mēs savus cilvēkus pieņemam un no viņiem sagaidām to, ka viņi zinām rezultātu atnesīs, vai ne? Nu, tā tas bizness ir uzbūvēts. Tāda ir šī spēle vārdā biznesa. Un klīst tautā vai biznesa aprindās tāds mīts vai teiciens, ka labākos rezultātus biznesā, darbā, pārdošanā sasniedz tie, kuriem deg acis. Esat dzirdējuši? Un kādus mēs gribētu darbiniekus, kuriem deg acis? Tas būtu mūsu sapnis, tas būtu forši. Un kāds pāris gadus, 3 gadus atpakaļ, man bija treniņš veikalu pārdevējiem. Pārdevējām, kas strādā veikalā. Nevis kasiediem, bet pārdevējām. Un es jautāju, cienītās dāmas, mums visi bija dāmas, kāpēc jūs strādājat? Kā jūs domājat, ko viņas atbildēja lielākā daļa, kāpēc viņas strādā? Vai ne? Tāpēc, ka alga jāpelnās. Jā, stulbi jautā. Alga jāpelnās. Tie bija vieni 80% šādu atbilžu. Un tur nefigurēja atbildi, tāpēc, ka patīk, tāpēc, ka vēl kaut kas. Un tas, ko es sapratu, ka ļoti daudz cilvēki dzīvo it kā divas dzīves. Viņi nodala darbu, darbs, tas ir tas, kas neīpaši, tas ir tas, kur ir jāiesniegts, tas ir tas, kur kāds mani. Un tad ir hobi, tad ir mājas un tā tālāk. Skumji patiesībā, jo darbs un domas par darbu aizņem vismaz pusi no mūsu laika, kad mēs esam nomodā, vai ne? Un ir skumji dzīvot divas dzīves, un ir skumji darīt kaut ko, kas neīpaši patīk. Un
tad es uzdevu jautājumu, kas tad tas ir, kāpēc te vienam deg acis un otram nē? Nu, kur tas rodās? Vai mēs piedzimstam vieni ar prožektoriem un otru tādām miglēnām nekādām? Un mēs sākām rakt dziļāk, un tās atziņas bija ļoti cilvēciskas un ļoti vienkāršas. Un ja atbild uz to, kāpēc acis deg, kādas cilvēka sajūtas ļauj tām acīm degt? Tās sajūtas ir, man patīk tas, ko es daru. Man vienkārši patīk tas darbs. Ja es esmu pārdevējs, man patīk komunicēt ar cilvēkiem. Ja es esmu zinātnieks, man patīk rakties tajā visā un dabūt to pareizo atbildi. Otrs, es gribu darīt to, ko es daru. Es gribu to darīt arī parīt. Pēc 2-3 gadiem nezinu, vai gribēšu, bet tā sajūta šobrīd ir, es gribu to darīt. Nevis tāpēc, ka man liek, bet tāpēc, ka es pats to gribu. Trešais, es protu. Es protu, man izdodās. Un ja neizdodās, es esmu gatavs mācīties un darīt lietas labāk. Un ceturtā lieta, absolūti būtiska lieta, es ticu tam, ko es daru. Es ticu savam produktam, ko es tirgoju, es ticu savam piedāvājumam, es ticu saviem kolēģiem, es ticu saviem klientiem. Un ticības lieta, par strvālu ticību mēs saprotam, baznīca, vēl kaut kas reliģija. Šis nav stāsts par to, ticība ir absolūti būtiska nozīme. Ja jūs gribat kaut ko vairāk par ticību, Brūss Litons ir uzrakstījis vairākas grāmatas par šo ietu. Māte Google mums iedod visu. Ļoti pamācoša un izsmeļoša informācija. Un tad es jautāju, un kāpēc tad cilvēki šādi jūtās? Vieni jūtās šādi, un otri nejūtās, vai ne? Un tas, pie kā mēs nonācām pie tās atziņas, ir sekojuši. Cilvēki šādi jūtās, ja viņi izmanto savu talantu. Paceļiet rokas, kuri man uzreiz varētu pateikt, kas ir jūsu talanti. Es nejautāšu, nebūs jāsaka, paceļiet rokas, bet kuri perfekti zina savus talantus. Aptuveni ceturtā daļa, es teiktu, pacēla rokas. Un ziniet, kur ir iemesls? Kāpēc tikai ceturtā daļa pacēla rokas? Tāpēc, ka sabiedrībā talanta definīcija vai izpratni, kas ir talants, ir, es teiktu tā, mazliet greiza vai nepreiza. Jo šajā patērētāju un patērēšanas attieksmē pret dzīvi, mums saka, tev jābūt labākiem, tev jāsniedz tas un tas un tas. Un ar vārdu talants mana gada cilvēki vai manas paudzes cilvēki uzreiz saka Raimonds Pauls, jaunāka paudze saka Māris Strombergs, kaut kur pa vidu kāds saka vēl kaut ko, vai ne? Un ar talantu mēs saprotam to, kur es esmu labāks par citiem. Un tie, kas nepacēla roku, tie domā, drit vai kociņu, es taču neesmu Latvijā labākais kaut vai kādā jomā, vai ne? Un es teiktu, šeit sākās kādā pirmā nesaprašana, jo talants nav tas, kurā es esmu labāks par citiem. Talants ir tas, ko no tā visa, ko es daru, ko es daru vislabāk. Un tad ir jautājums, kāpēc tad tie talanti ir iedoti dažādi cilvēkiem vai atšķirīgi? Kā jūs domājat, kur ir atbilde? Kāpēc ir dažādi talanti? Priekš kā vispār cilvēki ir talants? Mēs katrs pats esam atšķirīgs. Un tas nav tik viegls jautājums. Līdz šai atbildēji es gāju garāku ceļu. Un tā atbilde nav tik pierasta. Katram mums tas talants ir dots, mēs šai pasaulē nākam ar zināmu mērķi, ar zināmu uzdevumu, kas mums ir jāizdara šajā dzīvē. Un tas, kas mums ir radījis, tas šīs visas lietas ir ieplānojis. Un talants ir dots mums kā tāds ceļvedis, mums norāda to, ko mums vajadzētu darīt. Un ja mēs lietas nedaram, kas ir mūsu talants, tad mums neveicās, tad mums, kā es saku, mūsu bišķiņ sit un pļaukā, un uz tā ceļa griež virsū. Bet ja mēs vēl spītīgi daram kaut ko citu, kas nav mūsu talants, tad mums neiznāk, mums nenovērtē, šeit mūs rāja, nauda mums nemaksā un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet neiesim tik dziļi šajā izpratnē. Tā kā talanti mums katram piemīt, ir jautājums,
vai mēs to apzināmies? Un šeit sākās pirmā lielā problēma, jo kaudze cilvēki neapzinās, kas ir viņa talanti. Nezinu, parastā statistika, cik cilvēki iestājās augstskolās un cik pēc tam dara to, ko viņi ir studējuši. Paceliet rokas, kuri dara to, ko viņi studējuši augstskolā. Ļoti lieliski, apmēram 10% no visiem. Es augstskolā iestājos elektroenerģētikas fakultātē, bija tāds politehniskais institūts. Kāpēc iestājos? Nebija konkursa. Viņš jau bija teica, ejam, labi. Man bija 4,4 vidēji atzīme, 5 ballu sistēma. Es varu iestāties, kur es gribu. Es biju labs sekmēs. Bet čaļi teica, hei, vecais, ko tu saskrīt, iesim tur, kā jau tāpat būs jautri. Bet man no elektrības bail. Bet es iestājos tur. Protams, man izmeta, tāpēc, ka bija tikai jautri. Bet tas, kad es iegāju tajā laboratorijā un man cēlās gaisam, tas ir tas stāsts, ka mēs darām lietas. Un mēs nezinām, kas ir mūsu talanti, sevišķi jaunībā. Man piešķīlās, kas ir mans īstais talants, jau sākot pārdošanā, bet pirms 9 gadiem, kad es saprotu pārdošanā, es esmu izsmēlis, es varu darīt vēl lietas, kas dod man piepildījumu, kas dod piepildījumu cilvēkiem, un tāpēc es stāvu jūs priekšā. Un es to apzinājos, pirms 40 gadiem. Nebija īsi pirms 40. Tā kā tas process nebūtu tik vienkārši. 85% cilvēku neapzinās savus talantus. Un tā statistika ir pareiza. Tas kur pacēla rokas un teica, rekur, apmēram līdzīgi. Un tad viņu priekšā, cilvēku priekšā 9000 profesiju klasifikatorā. 9000, kur tu vari iet un ko tu vari darīt. Un ja tu esi vadītājs, tad iedomājies, kāda ir tava šansa, ka pie tevis atnāks tas pareizais, ka viņš būs sapratis, šis ir mans talants, es nākšu, un mērķiecīgi atnāks pie tevis. Diezgan maza tā iespēja, vai ne? Diezgan maza. Un te sākās vadītāja pirmais, viens no izaicinājumiem. Un katrs vadītājs, ko viņš grib pieņemt darbā? Viņš grib pieņemt jau noslīpētu dimantu. Brilliants, vai ne? Kurš jau ir gatavs, kurš zina, kurš prot, kurš ir motivēts, kuram deg acis, viss notiek. Un dažkārt gadās pieņemt tādus cilvēkus. Tā kā loterijā arī dažkārt gadās vinēt, vai ne? Augstākā matemātika mums precīzi parāda, cik tur tā iespēja. Šeit iespēja, protams, lielāka, bet nav tā, ka vieni dimanti nāk. Labākajā gadījumā atnāk kas? Nenoslīpēti akmeņi. Viens no viņiem ir stikls, otrs ir dimants. Kurš jūs varat pateikt? Dimants pa labi? Jā, dimanti nemēdz būt zaļi. Nav tik viegli. Tieši tāpat vadītāji viņam atnāk pops, viņš no CV čupiņas izvēlās vai 3 vai 5, viņš skatās, īsti saprast, vai tad dimants, vai tad stikls. Neizdodas. Kā to vadītāji dara intervijas, tad mums headhunting kompānijas savus pakalpojumus sniedz, vai ne? Tur ir testi, atkal intervijas, viss kaut kas. Un tā tas notiek. Un, ja tas rezultāts vienmēr būtu pozitīvs, mēs tur nesēdētu, mēs jums to te nestāstītu. Ka visi būtu forši, visiem būtu komandā tikai dimanti un viss notika. Diemžēl tā nav. Un, respektīvi atlases kārtā saprast, vai tad cilvēkam piemīt šis talants, kas man ir vajadzīgs. Kā saprast? Un numur 2 ir jāsaprot, kāds talants man kā vadītājiem ir vajadzīgs no šī darbinieka. Un stāsts ir par to, kā saprast, kāds talants ir vajadzīgs ļoti vienkārši. Es paņemu savu šo te pozīciju darbinieku. Iedodiet vienu piemēru. Kādu? Pārdevējs. Lai būtu pārdevējs. Paņem pārdevēju, pārdošanas situācijas ir dažādas. Ja mēs teiksim, ka pārdošana ir tik viendabīga, tie ir lielākie meli. Man ir jāsaprot, ko es pārdodu kādā biznesā. Un tad pretī uzrakstu, kur pārdevējs, kādām cilvēciskajām īpašībām viņam ir jāpiemīt. Un varbūt maigais pārdevējs, attiecību pārdevējs, un varbūt buldogu tipu pārdevējs, kas ir ar selling vai uzstājīgu pārdošanu, un tur atkal citas īpašības. Es kā vadītājs uzrakstu.
pārdevējs un uzraksta īpašības. Strīpiņā. Un tad es skatos tālāk no šī te, kas ir atnācis. Cik no šīm īpašībām viņam piemīt. Un tas triks ir tāds, ka tās īpašības konstatēt ir ļoti grūti vai praktiski neiespējami. It sevišķi tādiem, kas ir bišķi puslīpēti, kas ir apbružājušies. Un pārdevēji viņi ir viltīgi tauti, vai ne? Viņi atbildēs, kā vien jūs vēlaties. Viņi iedos jums tādu atbildi, kā vajag. Nesen ar vienu draugu mēs šādu pārdevēju, teiksim tā, testu pildījām. Viņš saka, ko te rakstīt? Es saku, vecīt. Domāju loģiski, ko sagaida no pārdevēja? Šo sagaida, šo lietas 4. Viņš saka, 4 maksimāls. Es likšu 3. Es saku, vecozēr, kāds 3? Ja tu uzliks 3, darba devējs secinās, ka tev nav īstās apņēmības, ka īstās vēlmes būt šeit, vai ne? Testu aizpildīšanu. Un tas ir tas triks, ka mēs kas lācītim īsti vēderā nezinām. Un tad, kad mēs esam pieņēmuši, mēs sākam slīpēt, vai ne? Un slīpēšanas procesā, kas ir slīpēt? Slīpēt ir trenēt, apmācīt, attīstīt. Slīpēšanas process ir arī viens no procesiem, kurā mēs kā biznesa konsultanti piedalāmies un palīdzam tos dārgļus slīpēt un dažkārt uzslīpējam dimantu, dažkārt, ja tas ir stīkls, dimants nesanāk. Kaut ko līdzīgu uzslīpēt. Treniņos ik pa laikam mēs redzam, ka mēs slīpējam stiklu. Nosacīt. Stikls arī forša lieta, bet varbūt ne. Ja mēs meklējam pārdevēju, varbūt tas ir labs klientu apkalpotājs, bet ne pārdevējs. Ne? Tas ir tas stāsts. Un saprast, kāds ir izēja materiāls, ir numur 1, un tad mēs viņu varam slīpēt, tad mēs varam tās foršās šķautnītes veidot un ļaut viņam pildīt tos pienākumus, kas ir viņa talants. Tā kā tas ir, jau pirmais ir atrast, otrais slīpēt, un trešais solis, jums ir izdevies atrast un izdevies uzslīpēt, tad mums tam slīpējumam, ja dimantu mēs vienreiz uzslīpējam, ne, viņš ir, kā saka, mūžīgs, viņš spīdēs mūžīgi. Ar cilvēkiem tā nav, pat ja mēs uzslīpējam, mums ir jāļauj vai jāliek viņam spīdēt. Un ļaut vai likt spīdēt saucās kā, kolēģi? Motivēt! Wow, tieši tā! Un tad motivējot, mēs ļaujam viņam spīdēt. Daži citi saka, man vārds liek īsti nepatīk. Palīdzam viņam spīdēt. Un tas ir trešais izaicinājums. Un jā, mums šķiet, ka ir kaut kādas universālas metodas, ar ko mēs tādu visu komandu kopā motivēsim un spīdēs visi, tad ļoti bieži izrādās kā šajā bildē, kur spīd viens. Un pārējie tā kā, kaut gan visi viņi ir ar saviem pareiziem talantiem atlasīti. Tā kā izvēlēties pareizās metodas, kas katru motivē. Kā mēs parasti to nosakam? Mēs runājam ar cilvēkiem, kā tev vai ne, un kā tas, kā šis. Un te ir atkal vēl viena lieta, ka cilvēki, ja mēs jautājam, kas tevi motivē, ļoti daudz cilvēki nespēja atbildēt. Vai atbild kaut kādas šabloniskas klišejas, un tad mēs darām, skatāmies, šis tā kā nevirdzīsti tāds paskāps. Un tad mēs vecīgi, ko tu? Tu taču teici, ka tevi šitas te motivē. Es tevi šitā motivēju, un tu ko? Atkal nav labi. Viss, ko mēs daru, kā priekšnieks, tev nav labi. Un šeit ir vēl viens stāsts par to, kas tad motivē katru šo talantu. Jo mēs esam absolūti unikāli. Katrs cilvēks ir absolūti unikāls. Un ja mēs iedomājamies, ka ir kaut kādas vienotas lietas, bet kad ar vienu atslēgu var atslēgt visas durvis, tas ir vairāk nekā muļķīgi. Saprast, kas motivē katru talantu. Nākošais līmenis ir sekojošs. Katrs talants pa vienam, bet mums ir komanda. Mums ir pārdošanas komanda, mums ir lietu apkalpošanas komanda, mums ir ražošanas komanda, mums ir jebkādas komandas. Un tad, kad mēs viņus saliekam vienā skaistā rotā vai skaistā komandā kopā, bieži vien izrādās, ka kopā neturās, ne? Ka tā komanda, kurā ir skaisti indivīdi, viņi nedara kopā. Skaists kaķis ar ciltsrakstiem. Mēs viņu saliekam ar izcilu suni.
tikpat izcili savus sugas eksemplāru čempionu un tā tālāk, un gribam, lai viņi kopā dzīvo labi un nes rezultātu. Bieži vien spalvas pa gaisu, un viens nav skaists, bēdas mājās, vetāst izdevumi, viss kaut kas tāds, gluži kā darbā, vai ne? Ziepes, bet katrs bija izcili talantīgi, izcili savas sugas pārstāvi. Tātad vēl viens līmenis, kā šis te esošais talants, ko es atradīšu, vai viņš spēj tai komandā sastrādāties. Un es esmu strādājis dažādās komandās, un caur to, ka es esmu jūties vienā komandā vienkārši perfekti, man acis ir bijušas kā prožektori, un es neesmu stundas skaitījis un darījis labas lietas, sasniedzis labus lieliskus rezultātus. Un citā komandā, nekādīgi. It kā līdzīgs darbs, it kā pārdošana, bet nekādīgi. Nav pareizi vai nepareizi komandas modeļi, pareizi vai nepareizi talanti vienā komandā salikt. Kā to saprast, vai tas talants, ko es pieņemu, vai viņš iedarēsies šeit vai neiedarēsies? Nākošais līmenis, kolēģi. Vai es, kā vadītājs, esmu tas, kurš var vadīt šo cilvēku, kurš var slīpēt, kurš var motivēt, kurš var ar viņu sastrādāties? Ja kāds jums saka, kad nāciet, mēs jūs sadarbināsim būt vadītājiem, jūs varēsiet vadīt pilnīgi visus ar vienādiem panākumiem, muļķības. Ir cilvēki, kuri briliants vadītājs, briliants izpildītājs, bet viņi nevar strādāt vienā komandā. Nevar šis vadītājs viņu vadīt. Tīri cilvēcisku iemeslu pēc neiesim dziļāk, kāpēc, bet tā gadās. Noteikti šo līmeni vai es, vai viņš būs tās cilvēks, kur es varēšu vadīt. Ir vēl viens jautājums. Plus, ja mēs atgriežam to lietu bišķi otrādi, tad dažreiz gadās kompānijā situācijas, ka vadītājs, nezinu, aiziet uz citu darbu, vai aiziet pensijā, vai aiziet dekrētā, vai vēl kaut kur vadītāja vieta ir brīva, ko parasti, ja no savu vidus izvēlās vadītāju, ko parasti paaugstina? Labāko pārdevēju. Ja tas ir pārdošanā, tas labākais pārdevējs vai labākais darbinieks, vai ne? Es neesmu redzējis būt tā, klausies, Ernest, priecīgi, tu esi pēdējais 10. vietā tev pārdošanā, nezinu, atlaist vai neatlaist. Neatlaidīšu, ielikšu tevi par vadītāju. Nenotiek tā. Un dažbrīd gadās, kas mums bija super pārdevējs, ja mēs bija pārdevēji. Mēs ielikām pa vadītāju, kas notika? Mēs pazaudējām 2 darbinieks vai dabujām vienu ritīgi demotivētu un nelaimīgu vadītāju, caur ko arī komanda ir tāda pati, vai ne? Un pazaudējām vienu lielisku pārdevēju. Kā izveidot pārdevēju? Lieliskais, kurš grib. Tas ir cits jautājums. Tas arī ir jautājums, ar ko ir jātiek galā. Man ir kolēģis, nesaukšu viņu vārdā, lielisks pārdevējs, lielisks. Bet kā vadītājs viņš nav vadītājs pēc būtības. Un bija gadījums, ka viņu ielika pa vadītāju. Viņš nejūtās labi, un tas beidzās ar to, ka viņš aizgāja no šīs kompānijas. Lielisks pārdevējs. Man prieks viņu pazīt, un prieks, kā mēs vēl aizvien sadarbojamies. Kā saprast, kas ir ar tevi, vai tu vari būt vadītājs, un ja par padotēm, vai tu viņus vari vadīt? Tas ir vēl viens līmenis. Tipiskākās kļūdas, ko mēs pieļaujam cilvēku vadībā, iedošu tašas. Viena iedoma vadītāja galvā, man atliek pieņemt briljantus, un tad viss, tad es varēšu smēķēt cigāru un justies laimīgs visu atlikušo mūžu. Tas ir apmēram kā hokeja komandas treneris iedomātos. Atliek man sadabūt budžetu, nopirkt zvaigznes, un es varēšu vispār uz spēlēm neiet tribīnēs malkot konieku un noskatīties, kā man komanda vinnē. Līdzīgi. Sporta gadījumā mums visiem liekas, tas ir absurds. Pārdošanas gadījumā vai cilvēku vadīšanas gadījumā mums dažkārt liekas normāla ideja. Neskatās, kā cilvēkiem gribās, lai tā viss tā notiek. Diemžēl nē. Man patika viens krievu treneris, viņš tā klasiski teica, ka vadītāji var salīdzināt ar slieku mēslu kaudzē. Tu ej, cik gribi tos mēslus, bet viņi tev tāpat vienmēr būs. Tieši tāpat ar darbiniekiem. Tu motivē, cik gribi, veido, cik gribi to komandu. Tev tas būs jādara vienmēr. Vienmēr! Tāpēc, ka kāds aizies, kāds dzemdēs, kāds aizbrauks uz ārzemēm, kādam vēl kaut kas, kādam vairs acis nedegs, jo viņš būs demotivēts, kādam būs kaķim vēders sāpēs mājās, un tāpēc viņš nevarēs
lietām. Tas ir vadītāja darbs. Kļūda numur 2, viena no kļūdām. Izcili, briljanti vai izcili talanti spēj sevi motivēt paši. Ja mēs ar sportu, nezinu, NHL, ja mēs par hokeju runājam, pasaules labākie, tur spēlē pasaules labākie cilvēki, talanti, viņi no 5 gadu vecuma to tik vien ir darījuši. Spožākie talanti. Tur nav stāsts, ka kāds ir, oi, man te bišķi nepatīk, es te bišķi pastrādāju 1,5 uzpelnu sezonā, tikai tāpēc, tikai naudas pēc. Tu nevari to darbu tādā līmenī darīt, ja tu neesi super talantīgs savā jomā. Un tur treneris ir tas, kurš motivē. Viņš nemāca viņiem ripu turēt, viņš nemāca slidot, to nemāca, tur vispār neizpēt, šāvienā tālu. Kļūda vēl viena ir tāda, ka domājot par stiklu un par timantiem, tad, kad mēs atlasām, tā sajūta ir, izskatās pēc stikla. Bet ilgi pulējot. Varbūt, ka pārvērtīsies par dimantu. Nopulējam tā, ka pirksti tulsnās asinis šķīst pa visām malām. Šis nelaimīgs, pats nelaimīgs, visi nelaimīgi, klients nelaimīgi. Nenotiek tā. Tās ir galvenās lietas, kas ir galvenās kļūdas vai visspilgtāk redzamās kļūdas. Tur ir vēl kaudze, protams, ja mēs iesim dziļāk. Un tāpēc vienas 6 vai 6 vienkārši soļi. Zini, kādas īpašības atbilst tam darbam, tai vakancei vai tam amatam. Paldies! Amatam, ko tu meklē? Nākošais. Atrodi attiecīgos talantus. Kā atrast, vajag grūti, es iedošu pēc tam recepti, kā var atrast. Bet atrodi pareizos. Nosaki talanta sadarību ar sevi. Nosaki viņa sadarību ar jau esošo komandu. Slīpē, respektīvi trenē un apmāca. Un numur 6 motivē, lai talants spīd, lai viņš var izpausties, lai viņš nes tos rezultātus, ko viņš var nest un ko, protams, tu no viņa sagaidi neapšaubāt. 6 lietas vienkāršas, un ja viņas būtu tik vienkāršas, kā to uzrakstīt un pateikt, visi jūs to zinat, visi jūs to saprotat. Āķis ir tur, kā mana pieredze bija tāda, ka ar līdzšinējām metodēm, ar ko es tiku strādājis 9 gadus, 8, tāpēc, ka gadu es strādāju ar jaunām, to noteikti nevar. To nevar noteikt precīzi, to nevar izdarīt, šo sadarības lietas nevar ieraudzīt. Šie esošie testi, esošā pieeja ir nepilnīga. Tāpēc mēs Spānstrīmā likām galvas kopā un izveidojām tādu rīku, teiksim tā, kurš ļauj būt visai komandai, kā vinētāja komandai, un rīka nosaukums ir izcili talantīgs darbinieks. Mēs viņu saucam par talantu vadības instrumentu. Izcili talantīgs darbinieks